Sveicināti manā YouTube kanālā! Pagājušajās nedēļas video komentāros bija jautājums, kas man iedvesmoja šonedēļ uzfilmēt video par to, kāds izskatās darba dienas vakars mūsu mājās. Man vakars sākas ap 4:00, kad sāku gatavot vakariņas. Šovakar gatavoju vistas un dārzeņu zaļo kariju ar stikla nūdelēm. Sāku ar to, ka rīsu nūdeles aplēju ar verdošu ūdeni, lai tās sāk gatavoties, kamēr sagatavoju kariju. To sāku sagriežot gabaliņos visus dārzeņus un vistas fileju. Parasti šajā laikā jau bērni ir mājās no skolas un ir sākuši pildīt uzdotos mājas darbus. Dēlam 4 reizes nedēļā ir arī futbola treniņi, tādēļ viņš mājās ierodās nedaudz vēlāk. Mūsu ģimenē vakars sākās diezgan agri, jo mēs dodamies diezgan laicīgi gulēt, jo miegu uztveram ļoti nopietni, tam ir jābūt kvalitatīvam un pietiekošā ilgam katram no mums, lai varētu būt produktīvāka un kvalitatīvāka nākamā diena. Bērni gulēt iet man mājās ap 9:00, viņiem ir jābūt gultiņās jau. Līdz ar to mēs mēģinam vakarā diezgan laicīgi visu sākt darīt. Kad nūdeles jau ir gatavas, tad noskaloju tās ar augstu ūdeni, lai apstātos gatavošanās process. Šovakar izdomāju pievienot arī nedaudz pupiņas, jo sapratu, ka viena vistas fileja uz visu ģimeni mums būs par maz. Apceptajai vistiņai un dārzeņiem pievienoju zaļā karija pastu un pārējos dārzeņus viegli apcepu un tad pievienoju kokosriekstu pienu. Mammām bieži nākas apvienot savus darbus ar citiem darbiņiem vai pienākumiem. Šovakar man bija meitiņai jāpalīdz mācībās. Parasti viņa pati pilda mājas darbus, bet reizēm viņai ir jāpalīdz. Šovakar izdomāju arī pamēģināt jaunu dārziņa salātu receptīti. Tādu Āzijas gaumē bija ļoti laba. Pirmo reizi gatavoju, bet mums visiem ļoti garšoja. Ar sojas mērci, rīsu etiķi, sezama eļļu, sāli, nedaudz cukuru. Ķiploka daiviņu, sezama sēkliņām. Un sanāk šāda skaista mērcīte. Un tad var pievienot dažāda veida dārziņus šajā mērcītē un atstāt iemarinēties uz kādu laiku. Man mājās bija burkāni un gurķis, kas lieliski derēja šajos salātos. Salāti bija pirmie tie, kas tika apēsti, jo man karijs sanāca nedaudz pāsu šoreiz, tad bērni ēd vairāk nūdeles ar salātiem un piecepām vēl klāt kādu olu. Protams, bērniem ļoti gribās ēst jau atnākot no skolas, tādēļ mazās roķeles grib pagaršot visu. Šeit dēliņš pārodās mājās no treniņiem, un šis ir arī laiks, kad dodamies pakaļ meitiņai uz bērndārzu.
Šis ir viņai pēdējais gads bērnu dārzā. Un tad dodamies mājās. Visi kopā ēst vakariņas. Bērni bieži palīdz mājas darbiņos, kā novākt traukus, saklāt galdu vai nokopt galdu pēc vakariņām, novākt veļu vai izžaut, izvākt vai sakrāmēt trauku mašīnu. Palikušie mājas darbi, tad tie ir bērniem jāizpilda vakara gaitā. Meitenes parasti saliek drēbes nākamajai dienai un sariktējamies gulētiešanai. Bērniem parasti tas ir ļoti, ļoti ātri, duša vai vana un iztīrīt zobiņus. Man patīk sevi vakaros palutināt, sakopjot seju. Šovakar izdomāju uzlikt eļļiņu un veikt masāžu ar gošā. Ļoti patīk, ļoti relaksējoši. Reizēm tas nav gošā, bet reizēm tā ir kāda sejas maska vai vienkārši sasmērēties ar kādu brīnišķīgu ķermeņa eļļiņu, lai būtu brīnišķīgāks miegs panākti. Bērni jau ir tik lieli, ka viņi paši iet gulēt, un tad, kad viņi ir gultiņās, tad parasti es aizēju pie viņiem parunāties. Kādu vakaru tas sanāk ilgāk, kādu netik ilgi, bet parasti vakaros parunājamies, jo viņiem tad ļoti gribās sākt tieši runāt un stāstīt par to, kā viņiem pa dienu ir gājis, ko viņi ir redzējuši, kas viņiem ir svarīgi, un katrs no bērniem pasaka, par ko viņš ir pateicīgs šajā dienā un kas viņiem ļoti, ļoti patika, kā arī es pasaku bērniem par kaut ko paldies, ko viņi šajā dienā ir man palīdzējuši vai kādu labu darbu izdarījuši. Tad šis ir tas laiks, kad es viņus paslavēju, samīļoju. Kad bērni ir samīļoti, tad es dodos uz savu gultu, saplānoju nākošo dienu, lai no rīta pieceļoties man būtu skaidrs, kas un kā ir jādara, lai būtu produktīvāka nākamā diena. Reizēm ir galva pilna ar dažādām lietām, kas pa dienu ir sakrājušās, tad man ir tāds žurnāls, kur rakstīt savas pārdomas un sajūtas, kas ar mani noticis par dienu, lai man būtu vieglāk aizmigt vakarā. Man personīgi tas ļoti, ļoti palīdz, jo es zinu, ka visas manas emocijas un tās rūpes un raizes ir atstātas manā žurnālā, un es varu mierīgi doties gulēt. Tas ir arī viss. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos nākamnedēļ. Atā!